Halo, halo! Sveicināti, sveicināti! Mani mīļie, brīnišķīgie, fantastiskie gaismas miedzumiņi! Nu tā, tagad var teikt tā, darbiņš viens nu tagad beigts, nākamais tiks fiksi steigts. Viņa savas noslēpumi ir video ierakstos, ir sasniedzami YouTube kanālā un arī zem Facebookā. Bet, un tur var uzlikt YouTube titrus. Ja kādam ir kāds cilvēks, kurš grib, es nezinu, kaut vai, tad nav svarīgi kādā valodā. Kaut vai ungāru valodā viņš var uzlikt titrus, un tur būs titri viņa dzimtajā valodā. Ar to tā YouTube traki laba. Nu tā, bet tagadīties pēc ilgstošiem lūgumiem, tas jau labu laiku atpakaļ šie lūgumi bija. Es ķeršos pie sava brīnumainā dzīves stāsta, ierunāšanas video tādā, tā kā tagad, iekš video. Un šur tur es arī kaut ko palasīšu, ne jau visu to var paturēt galvā. Un sāku ar to manu pirmo grāmatu Svētība. Mans brīnumainais dzīves stāsts. Pats sākums grāmatai Svētība, tā, kur viņa ir, tuliņās jums iedošu, parādīšu, redz, kur ir, redziet? Tā, Svētība, jā, uz spoguļa rakstā. Mans brīnumainais dzīves stāsts. Viņu iespējams vēl var iegādāties Rozes grāmatveikalos, Solvitas izdevniecībā noteikti var pasūtīt, Globusā, Nacionālajā bibliotekā, Latvijas Nacionālajā. Un bibliotekās. Bibliotekas pietiek pa Latviju. Varat izlasīt tie, kas vēl to nezina. Ārkārtīgi brīnišķīgi, fantastiski mazi stāstiņi, kurus sakārtoja mana mīļotā meitene Ilzīte. Nu jau 10. gadu, protams, bet tas jau ir labs laiciņš atpakaļ, jā. Bet tas ir 7 gadu darbs. Viņa neskaitāmas reizes lasīja, vai pārlasīja un vēl kaut kā pieslīpēja. Jo, redz, es jau rakstu tā kā, kā rakstu, tā rakstu. Bet Ilzīte teica, tur jābūt ir ar glanci, lai cilvēkiem šis darbiņš būtu viegli lasāms, viegli varētu pasmieties, un lai būtu, tāds brīnišķīgs. Un es varu teikt, šis darbs ir iznācis kā vecs vīns, kuru tu baudi pa mazam malciņam, un tev tas siltums pāriet pa visu to ķermeni un dara labas sajūtas. Nu tā. Grāmata sākās ar tādu vienu dzejoli, kurš tapa bez pārrakstīšanas. Dzejolis saucās Veltījums leģendārajai dziedniecei Zilākalna Martiņai. Šī mana dzimtā, Laķu sēta, kuras Irmais Ozols varenībā zaro, te tēva pirmā raža bija vākta, te katrā sijā senču dvēsmas garo, kad cepta rudzu maize smaržo svētvakaros, un tikko slauktās govis, kūtī klusi īd, ar maigu glāstu es pie mātes skaros, tad viņas mūža devums lēni garām slīd. Bet rudens rītos līdz ar pirmiem saules stariem, kas dāsna atspūglēt reižaburu liepā, tā gribas lidot līdzi kāju putnu variem un valgo zemi ietērt sidraba raksta sakšā. Vārds Latvija ir manai zemei dots, to saulē pacelt Laķu pienākums. Par tēvu zemi celties, lai ir gods, lai ticība un darba slava mums. Dzejolis tapa rakstīts 1979. gadā. Es sēdēju tā kā garš galds, Martiņa sēž pie galda gala, ne jau pašā galā, bet tā, pie galda gala, un es sēdēju viņai pretī. Viņa skatījās uz mani savām tumši brūnajām acīm, pie sevis kaut ko skaitīja, salikusi rociņas
lūkšanā. Vakara krēsla jau bija iestājusies, un es tikai rakstīju, un tad dzejos tapu uzrakstīts. Trešžuburu goba, nu jau viens žuburs ir norubīts, nozāģēts. Viņa tur parasti vakaros gāja, pasēdēt, atpūsties pēc dienas darbiem. Ja tā skatās no mājas puses, es esmu mājā iekšā, es eju ārā, tad priekšā man ir pagalms, pa labi aiziet aiz mājas, jau saku, uz aku, tur tālāk kūts ir, vēl bišķiņ uz priekšu ir tā trešžubura goba. Nu, labi, nu jau 2 žuburu. Nu, redz tā. Un pagaidām teikšu, līdz nākamajam stāstam.